Neko beig, bet nepaspēju izdarīt. Bet iesim iekšā selā. Iesim iekšā selā. Nu, stulbi, bet jāiet ir uz šitā topa. Neko nevar izdarīt šeit, diemžēl. Te neko, diemžēl, nevar izdarīt, jo uz šīs te nofēlētās izsoles jautājums ir, cik tālu viņš var uzčakarēties atpakaļ augšā. Bet tad saglabāju to pašu kontekstu, ko es minēju. Burtiski neilgi atpakaļ, jā. Eforts. Kāds voljums, eforts un kāds voljums šeit. Tāpēc es domāju, ka viņam ir gal galā tomēr jānolien apakšā lejā apakaļ. Jā, un plus vēl te nekādu momentu viņš nedabūja virs tās delts, viņš momentā nofēloja. Tāpēc es domāju, ka ir šorts. Tā kā skatāmies. Augšējais, augšējais. Very high. Jā, šeit ir vakuma zona. Šeit ir vakuma zona. Jā, lielās delts ir pat līdz šejienai. Lielās delts ir pat līdz šejienai. Tāpēc, jā, es sūtīju, ka tas stops tāds ir. Man baigi nepatīk, baigi liels stops. Baigi liels stops, bet nu labi. I can't do nothing now. Es domāju, ka jānomauc ar lejā. Šitie low man neliek mieru. Es saku, es vēl viņas izpētīju jau vairākas reizes, man viņi neliek mieru. Tas volume profilings te ir baigi dīvains. Pēc man vairāk es liecos uz to, ka gal galā seller sabūvēja savas pozīcijas. Un viņš nodropos vismaz vēlreiz tos laus izņemt ārā, bet varētu būt uz kaut kādu bet spaiku. Šī zona interesanti ir, un tad šī zona ir interesanta. Jā. Jo šitas nav nekāds momentums, tas ir tā ir paraša. Tā es labi, ka dabūju savu take profitu. Te bija jāiet. Jo lielākā kontrolas zona ir šeit. Un tad ieiet buyer kontrolas zonā ot šeit. Un nomirt, nu, izviņiķi miņā. Tā ir paraša. Tā ir paraša. Tur tad tieši bija jāstabilizē. Vai nu bija kontrola šeit jāstabilizē, jābūvē valju. Varētu patestēt šo deltu vēlreiz, bet šitā es te neredzu bāju. Nu, sorry, bet es viņu neredzu. Es te bāju neredzu. Tā, kas šis pa sūdu? Reku lielākā delta. Reku otra lielākā delta. Un reku ir buyer kontrola zona. Un tad iebāzt tai kontrola zonā galvu un izkrist apakaļ cauri zem lielajiem selleriem. Nu, come on. Paraši. Paraši. Nu, tad pēdējais buyers ir te uz deltas, kas varētu mēģināt kaut ko darīt. Kaut gan izstāst, ka viņam nekas nesanāks. Tāda šitie jau ir seller kontrola, un te jau vairs pa lielam nekā nav. Šitā jau ir huīņa. Так что как-то так. Diemžēl stops. Diemžēl stops, bet es te tagad skatos. Kā nu te būs reakcija tagad augšā atkal. Izskatās, ka jāsilo ir vēlreiz. Nevar likt bajā. Es biju domājis, bajā varbūt tās likt iekšā. Bet neizskatās, ka būs kaut kāds momentums. Viņš atkal ieroja sevi iekšā kontrolas zonā un nobirst. Iesim virs šitās te. Šeit vēl klāt ar sintētiku. Oi, cik unlucky, nu, un galvenais, ka bez nekāda volju viņš uzskrien augšā, nu. Baigais čakars šodien. Un pašreiz esam līdz zem lielajām deltām nokrituši lejā. Tas jau ir labi. Lielākās seller deltas.
Tā kā, tā kā. Bet, nu, tas vēl aizvien neko nenozīmē, tas ir skaidrs. Pastīsimies šeit, ko viņš darīs, ja viņš nokritīs lejā. Un tad pieņemsim lēmumu, ko darīt ar šo treidu. Pastīsimies, pastīsimies, vai Seller vēlreiz pamēģinās kontroli paņemt, šitie varētu nospēkot varbūt tās viņš. Jo, nu, nezinu, te jau arī aizstās, ka šeit jāskatās to, ka septens nav šajā te zonā. Un mēs tomēr gal galā valju būvējam šeit. Un būtu ideāli, ja šitā varbūt tās izsila nofeilotu. Pastīties, vai viņi nofeilo. Tā kā nav izslēgts, ka būs jāiet apakaļ iekšā bajā, nevis selā. Bet pagaidām pamēģināsim pastīties šitā initial balance zonu un vispār izsolu, ko izdarīs zem šitiem loviem. Un tā tad, jo šajā izsolē konkrētajā, es pat nepareizi zīmēju, mums ir value area high, value area low. Šajā konkrētajā izsolē lielākais value ir apakšā. Tas jau vien liecina par selling pressure diezgan lielu. Diezgan liela selling pressure šitās zonās, tā kā es saku, uz tā pamata gribētos redzēt, lai šī izsola, kas notiek ar šo izsoli, lai viņi nofeilo. Ja viņi nofeilo, tad jāmauc bajā ir. Tarai, tatai. Tā. Iesim šeit. Virs lielās L ir pēdējā. Nē, ko viņš tagad kontroli šeit stabilizē. Viņš tas mazais pīķītis te. Tas ir pēdējais lielais sellers. Tā kā labāk iesim virs viņu uzreiz jau. Un pastīsimies, vai dabūsim momentumu. Momentum spaiku uz leju. Nu, pašreiz viņš sargā. Pašreiz viņš sargā, tūlītās iesim, pastīsimies. Iesim viņam līdzi. Tā diezgan švaki. Iesim te. Iesim te. Tagad aktīvi sekojam līdzi. Tagad aktīvi sekojam līdzi tam sellerim.
Sekojam līdzi. Tā, nu jā, tagad ir jautājums, vai šī izsola feilos. Vai šī izsola feilos. Ja viņš šeit feilos, tad jāiet atpakaļ augšā. Tad jāiet atpakaļ augšā ir. Bet to es pašreiz nezinu. Un klau, es te bišķiņ, man bišķi jāatslēdzās, čut kaut kāda huņa uznāca. Es bišķi atslēgšos. Man jāaiziet svaigā gaisā pastaigāties kaut kāda, bļaļ, pajeboķina. Skatieties, lai tā izsola, vai viņi te feilo, ja viņi feilo, tad pērkat. Es aiziešu bišķi svaigā gaisā.